Sveicināts! Klausies, šodien tad mums jau ir sacensības. Pēdējā savajā video es stāstīju, kas būtu vēlams, un stāstīju par to, ka daudz cilvēku pārspīlē ar šīm vajadzībām, kas ir vajadzīgas tātad sporta makšķerniekam. Šodien es gribu uzskatām tev parādīt savu inventāru šeit ūdensrozēs. Viņš ir nedaudz pakārtots tam, kad mums ir jānāk liels gabals, aptuveni 400-500 metri līdz sektoriem, un tas nav vienkārši. Ja? Tad ejam, es tev parādīšu. Tad, kā jau vakar teicu, kur ir mietiņi. Šeit te tālāk tad ir 4-metrīgs zivju glabājamais tīkliņš. Tādi man ir līdzi 2, ja nu gadījumā es saķeršu vairāk par 20 kg zivju karpu gulta. Šeit šobrīd ir lietussargs, bet, protams, viņš citos apstākļos varētu nebūt. Tātad, kā redzat, iebarošanas makšķera stāv sagatavota. Un šeit te ir 4 makšķeras, ar kurām es makšķerēšu. Kā dzirdēji, tikko bija signāls par barošanas sākšanu, es sāku copēt. Tu seko līdzi mūsu atskaitēm MC Fishing blogā vai MK Mītava Facebook lapā. Čau!